Tev ir trauksme. Dažreiz pat bez jebkāda iemesla. Vienkārši tu sēdi un liekas, tāds nemieris iekšā. Dažreiz tev ir dusmas, tu vari eksplodēt. Uzburkšķiet, uzkliegt savai sievai, sastrīdēties vienkārši šitā te, vai pat tur darbā kolēģim, nerunājot kaut kur, ka brauc satiksmē, vai ne? Ko tikai tu nekliedz uz citiem cilvēkiem un nelamājies, ka tu esi pie stūžas, tāpēc, ka taču viņi visi nemāk vienkārši braukt, viņi ir stulbeņi. Un tā tevī šīs te emocijas dzīvo, bet tu jau to nesaproti, ka tas ir tevī. Tu domā, ka tas ir tie citi cilvēki. Jā, varbūt dažreiz tev tā sirdsapziņa tā kā iesmeldzās, tev liekas, kāpēc es tā rīkojos, bet pa lielam tu to tā notušē. Tev liekas, es taču esmu šeit tas cietējs, tā pasaule taču pret manīm šitā te netaisnīga, sieva, kolēģi, cilvēki, bērni vēl neklausa, viņi visi ir pret manīm principā. Tāda ir tā sajūta, kas tevī iekšā ir, un gadiem ejot, tas viss tā nogulsnējās, paliek tāds tā kā teikt, jau pašsaprotams koncepts. Ko tu tur vispār var izdarīt? Tas vienkārši tā ir. Tāds es esmu. Bet tu nekad neesi aizdomājies, ka īstenībā tas neesi tu. Visas šīs te dusmas, bailes, trauksme, visādas negatīvās lietas, kas tev īstenībā pašam traucē dzīvot, atklāt runājot, un smacē tevi ikdienā, viņas visas nav tavas. Kā es to zinu? Tāpēc, ka gluži vienkārši, tad, kad tu piedzimi, tad tu biji principā kā balta lapa. Tu ienāci šajā pasaulē, gribēji izpētīt, viss bija forši, gribēji priecāties. Un tad pieaugušie sāka tev teikt, to nevar, tā nav labi, šitā nevar, un dažreiz pat varbūt kaut ko stiprāku izdarīja, varbūt pat iesita, varbūt uzkliedza, un ne tikai vienu reizi vien, varbūt tas turpinājās regulāri, varbūt tu to pat īpaši neatceries, bet tas rezultāts ir tāds, ka tu uzņēmi sevī entās visādas šitās emocijas un pieņēmi visādus lēmumus tā rezultātā. Tu nolēmi, ka tev pret pasauli ir jābūt kā ezītim ar adatām, jo tikai tā var izdzīvot. Varbūt tu to nolēmi, varbūt tu to pat tā apzināti uzreiz nevari pateikt, jā, ka tā bija, bet bieži vien tas tā notiek. Un tad visas šitās emocijas tevī dzīvo, viņas tagad ir kļuvušas it kā pat tavu personības sastāvdaļa, un tu turpini tāpat attiekties pret citiem cilvēkiem. Un brīnies, kāpēc attiecības klibo, kāpēc bērni tevi nemīl, un kāpēc vispār cilvēkiem normāli nesanāk darbā sadzīvot un tā, un tikai ar čomiem var iedzert, un tad ir forši, vai ne? Bet no tā visa var tikt vaļā. Var tikt līdz tai saknei, līdz tam cēlonim, kas tur bērnībā notika, un tad tu vari visu to pārmainīt. Tu vari pārmainīt to lēmumu, ko tu pieņēmi. Un ne tikai vienu, tu pieņēmi tur 10 un 100 lēmumus par pasauli, par sevīm. Kā lietas ir? Tu burtiski izveidoji savu pasaules karti, pasaules redzējumu, bāzējoties uz tā, ko tev teica, ko tev darīja. Bet tagad to tu visu vari atdarīt. Tu vari to pārveidot. Tu vari to pārveidot tā, lai tu dzīvē beidzot sāktu iet tur, kur tu patiešām vēlies. Nevis visu laiku skriet ar galvu sienā un nesaprast, kāpēc nesanāk normāla dzīve. Nāc uz konsultāciju pie manis, un es tev parādīšu, kas ir tas lielākais bloks tevī, kas to traucē. Un tad varēsi strādāt ar maniem. Esmu Roberts, hipnokoučs, un atradīs mani izaugsmesterapija.com.